Nu, ko ir jaunais gads pagājis. Esam nosvinējušies un ir laiks tā kā ķerties atkal pie darba, bet ne šodien. Šodien man bišķiņ jāskrien pa citām darīšanām. Gribēju uztaisīt mazu video tā kā checklistu, kas ir paredzēts, ko es plānoju izdarīt un līdz kuram brīdim. Tā kā pastāstīšu ātri par to, ko es taisos izdarīt. Tātad sāksim ar to, ko es plānoju uz skati. Uz skati man vajag šo aizšpaktelēt, piekrāsot ciet, lai man būtu laiks braukāt un domāt par bagažnieku nomaiņu, vai arī pa vakariem viņu restaurēt lēnām, bagažnieku vāku pašu apstrādāt. Un tā es bišķiņ paķēmojos ar zelta krāsu, bet jāpērk ir pēc koda. Tātad apstrādāt visu šito te, lai apskatē attaisot vaļā, vienkārši nerodās nekāda vēlme kaut kur piesieties, lai viss būtu kaut cik ok. Tālāk saremontēt buferi. Es ceru, ka viņš ir polipropilēns, jo vismaz man Subāram bija polipropilēna priekšējais buferis, es pēc avārijas viņu burtiski pa gabaliņiem salasīju kopā un sametināju. Jo man ir plasmas metināšanas ekstrūderis, ar ko es remontēju degvielas bākus, visādas cisternas, un pie viena es ceru, ka tas ir polipropilēns un es viņu varēšu sametināt, lai man nav jāpērk jauns. Tālāk sametināts te viss ir, bet te ir jāpašpaktelē, jāuztais viss smuki, kaut cik līdzens. Šīs durvis es mainu nost, visticamāk uz skati, jo, nu te reāli, nu te nav nekā apakšā, tad viss ir slikti. Tātad jānokrāso slieksnis. Šī vieta slīpēt, krāsot, špaktelēt. Šīs vietas ar spārnu. Man ir tā, kad uz skati es viņu neplānoju vēl mainīt. Es viņu šādā te veidā salikšu uz mastikas, iespējams uz kniedēm, lai šo te daļu visu neredz, bet lai man te viss ir nosegts un kaut cik smuki. Tātad arī krāsošana, skrūvēšana. Šitās saucamās augstuma pumpas jānoslīpē, te bleķis vēl ir, tātad jānoslīpē, jāpiešpaktelē, jāpiekrāso. Motoram man ir eļas noplūda no vārstu vāka. Tātad man būs jānoravē nost visu augšu, jānomaina vārstu vākam blīve. Un es pieņemu, ka es pie viena mainīšu arī sveces nost. Arī to uz skatu uzreiz jāizdara ir. Nu, priekšējā haubei var arī redzēt, bet to es iespējams uz skatu nedarīšu. Es varbūt tikai uzpūtīšu bišķi pa virs krāsu, lai nerēgojās. Šī vieta man ļoti nepatīk. Tāpēc, ka pacelts augšā ir diezgan ritīgi. Man bail bišķiņ, ka tur ir caurums. Ja tur būs caurums, tad es pašlaik piešpaktelēšu, piekrāsošu un gaidīšu vasaru. Vasarā tad es ņemšu ārā stiklu un stoiku metināšu. Tālāk. Nu, te ir bēdīgi. Bet es domāju, ka arī šo vietu es vienkārši uz skati šeit sametināšu, nošpaktelēšu un jau uz vasaru meklēšu spārnus citus. Ja man ļoti labi sanāks, protams, tad es atstāšu nav ko čakarēties bez jēgas. Jā, te ir jāpabeidz metināts slieksnis. Te es tā arī kā pabeidz, neko vairāk neesmu darījis. Ar šo vietu ir bišķiņ sūdīgāka situācija, jo te jau nesakrīt vairāk līnijas, te durvis tā kā rēgojās uz āru, tātad tas viss stūris, kas te ir bijis pārbūvēts, viņš jau ir špaktelēts biezā slēnī un te vairs nekas nedara. Tā kā iemetinot jaunu stūri, es mēģināšu durvis dabūt dziļāk, jo šeit līnija sakrīt un jo tālāk uz leju, jo durvis nāk uz āru. Tātad es mēģināšu dabūt durvis atpakaļ līmenī. Jo man negribās aizrauties ar bieziem špakteļiem, man nepatīk. Es labāk pārmetinu un špaktelis pa minimumu. Nu jā, tad ir jānoņem nost plasmas, jāapskatās, kas tur darās. Tālāk. Tas, ko es jau pamanīju iepriekš, par ko ierunājos, ka man šeit ir
pečkas trubas divas. Un no turienes līst ārā antifrīzes. Tātad man ir jātaisa vaļā iekšējā arka, viss jāizņem ārā plasmas, jātiek klāt pie aizmugurējās pečkas un jāskatās, kas notiek ar radiatoru caurulēm. Man vislielākā bēda, kas man besī no visa vizuālā, ir piekaramo griestu sindroms, viņam ir iemeties kārtīgi. Viss ir nost. Bet kolēģi saka, ka viegli ņemās ārā šifka, tā kā es domāju, ka visticamāk, kad arī pirms apskates es izņemšu ārā griestu apšuvumu un pārlīmēšu audumu. Vai arī varbūt uz skatu vienkārši atspraust ar adatām, tā kā to dara un nečakarēties un sagaidīt labāku, siltāku laiku, es nezinu, un tad izņemt visu ārā. It kā Liepājā es redzēju, ka pa 150 eiro pārlīmē, bet es gribu izdomāt, ar kādu audumu es gribu, un it kā jau gribās pašam visu gribās. Te man it kā viss ir kārtībā, varbūt panelī lampiņas kaut kādas jāsamaina. Kārtīgi jāiztīra salons. Tā kā pa lielam tas arī viss. Visur visādi kuzava darbiņi, tīri vizuāli. Nu, jā, un šeit man īsti nav daudz ko darīt, izņemot to vārstu vāku un blīvi jānomaina. Tad es ļoti ceru, ka kārbai saļņiks nav, kloķinai saļņiks nav. Un es sācu solot, jo es pašlaik nesaprotu. Te viss ir mitrs, bet viņš sākās no vārsta vāka. Tātad tas ir vārsta vāka blīve. Nu, un principā nav jau tā, ka tas ir baigi maz, ko es te tikko noskaitīju. Bet tiklīdz es būšu pabeidzis ar sliekšņiem čakarēties, tā man lielākā daļa jau būs izdarīta no lielā darba, un tad būs visu laiku skriešana ar sīkumiem. Daudz kur slīpēt, vienā vietā izslīpē, vienā vietā izšpaktelē, kamēr paktels kals droši vien slīpēšu ārā citu vietu, un tā uz riņķi. Bet es pieļauju, ka tas būs bišķiņ patīkamāk nekā gulēt zem mašīnas, ka tev virsū dzirkstels un lāpīt visu. Tāds plāniņš. Ļoti gribās sākt braukāt ar viņu. Pasēdēties mīkstajos ādas dīvainiņos, nevis sēdēt škodas, bet cietajos sēdekļos. Nav tā, ka man uz vecumu gribās komfortu vienkārši, ja ir iespēja braukt komfortā, tad kāpēc nē? Nu vēl. Ar šito jāpastrādā, te ir aizlīmēta cieta lampu korekcija. Bet kolēģis man jau ir laikam sagādājis slēdzi, kurš viņam pašam nederēja. Jā, pareizi. Vēl viena lieta, termostats jānomaina. Jo man nesilst īsti salons. Tad, kad es pirku šito Chrysleri, tad ārā bija kaut kāda -2. Un uz vietas stāvot vēl bišķiņu uzsila, bet braucot īstenībā ļoti minimāls siltums ir. Bet, jāsaka ir termostatu. Nomainīšu termostatu, tas ir ļoti viegli, tepat motoram no priekšpuses viņš ir. Tāds man ir plāns. Un tad jau nākamais video, kad es ķeršos pie sliekšņa. Šoferu puses slieksnim paliek pārmetināt priekšu un aizmuguri. Arkā. Tā kā nākamajā video tad par slieksnīti atkal. Paēdīsim dzirkstels un dūmus.